Šodien parunāsim par vienu no tādiem nepareizajiem iemesliem, nepareizajiem šķiršanās iemesliem, ko es īstenībā esmu novērojusi, kas ir gan manām klientēm, ar ko es darbojos aci pret aci kabinetā, gan mentoringā, kur meitenes grib izaugt ienākumos, bet vai nu neļauj sev, jo baidās, ka tad būs kaut kādas nesaprašanās ar otro pusīti, un tad izvēlās tāpat saglabāt šīs nesaprašanās ar otro pusīti, bet neapmierināti dzīvot tālāk, stāvot miņājoties uz vietas savos pašreizējos ienākumos un nesaprotot, ar kuru galu tad sākt. Varbūt, ka man vispirms vajag izšķirties, un tad es beidzot varēšu sākt augt ienākumos. Varbūt, ka man vajag panākt, lai viņš aug ienākumos. Ja? Varbūt, ka man vajag iemācīties pareizi elpot ar konkrētiem orgāniem, lai tad es varētu iedvesmot savu partneri, lai viņš vairāk pelnītu. Un tad, kad tu saproti, ka tomēr nesanāk iedvesmot viņu vairāk pelnīt, tad tu domā, labi, tātad viņš ir zemē metams, es gan nebūšu zemē metama, tad es ņemšu lietu savās rokās, un tad, kad tu paņem šo lietu savās rokās, tad šī tā kā realizācija un finanses atnāk, bet attiecības ir sabrukušas pilnībā, tāpēc, ka tu pārslēdzies no viena uzdevuma uz nākamo, uz vieglāko uzdevumu, daudz vieglāk ir nopelnīt pašai, nekā motivēt pelnīt kādu citu pareizi. Un tad, kad tu to saproti, tad tev šķiet, ka šis te partneris tātad ir zemē metams, tātad man no viņa ir jāšķirās, un tad sanāk tā, ka jāmeklē cits partneris, jāmeklē tāds, kurš tad jau būs gatavs, kurš nebūs jāmotivē. Un tad, kad tu sāc meklēt to, kurš it kā jau ir gatavs, tu sāc viņu aktīvi meklēt, tu sāc būt pavisam savādāk nekā tajās attiecībās, kurās tu biji iepriekš. Tu mākslīgi radi šo te vīrišķo enerģiju sevī, un lai arī vīrieši, kuri ir ar augstiem ienākumiem, viņi var būt kopā ar tādām sievietēm, kuras arī ir pilnas ar vīrišķo enerģiju, bet tas tāpat gala rezultātā noved pie tā, ka šim te vīrietim ir mīļākās, šis te vīrietis ar laiku tevi negrib, un attiecības tāpat nonāk strupceļā. Tad kā izvairīties no tā, kā nepanākt šo te neforšo rezultātu, un ko es parasti iesaku savām mentoringa klientēm, kuras tad arī ir iesprūdušas šajā posmā, kur viņas joprojām vēl nevar izlemt. Ar ko tad man ir jāstrādā? Vai man iet pēc tām finansēm un pilnībā uzlikt mīksto tam partnerim, vai tomēr varbūt, kad es varu palikt iespundēta mājās, nodarboties tikai ar mājas lietām, būt mājasaimniece, čubināties ar bērniem un nerealizēties. Toties es būšu paglābusi attiecības un toties es zināšu, ka man nevajadzēs iet šo te grūto ceļu, kur es tā kā pilnībā izšķiros un tā kā sāku visu no nulles. Tātad pirmā lieta, ar ko vajadzētu sākt, tas ir saprast vispār, kāpēc tu ar to cilvēku sagājies. Atcerēties patīt vienkārši laiku atpakaļ un atcerēties, kas tad bija šajā cilvēkā tas, kas tevi piesaistīja. Kas tad bija tas, kāpēc jūs vispār apprecējāties, kas tad bija jūsu šie kopīgie mērķi, kāpēc jūs vispār viens otru satikāt un kāpēc jūs viens ar otru nolēmāt saistīt savu dzīvi un kāpēc jums ir bērni, kāpēc jūs esat precējušies. Kas tad ir tas, kas tev bija vajadzīgs šajās te attiecībās, domā egoistiski un saproti, kāpēc tu vispār izvēlējies šo te partneri un pamēģini saprast vienkārši vēsu prātu. Vislabāk, protams, pajautāt, vienkārši apsēsties un parunāt ar cilvēku, jo tā ir mūsdienās ļoti liela problēma, ka cilvēki neprot sarunāties, cilvēki savā starpā vairs neprot tā kā kopā risināt šīs te lietas, liekas, viņš atrisinās ne tā, kā man vajag, vai viņš vispār nezin, ko es gribu, ja, tad, ko vispār jūs kopā varat uzbūvēt, tad, ja jūs viens otru tik slikti pazīstat, tad varbūt ir laiks beidzot iepazīt vienam otru, tad, ja tev šķiet, ka, vai viņš ir grūti uz sarunu tāds novirzāms cilvēks, viņš nav sarunu cilvēks, viņam negribās runāt, tu viņu nevari atraisīt uz šo sarunu, tad vienkārši centies priekš sevis saprast, kāpēc vispār tev ir vajadzīga ģimene.
Un te mēs nonākam pie vienkārši dabiskām lietām, kur cilvēkam ir vajadzīgs otrs cilvēks, lai mēs varētu turpināt cilvēci, pareizi. Nevis, lai mēs vienkārši taisam kaut kādu bardaku un hausu un mainam partnerus vienu pēc otra, bet vienkārši nevis pēc iespējas ātrāk arī atrast to savu īsto un vienīgo, un tad pēc tam saprast, ka nē, tas tomēr bija par ātru, un tas tomēr nebija tas īstais un vienīgais, bet tad, kad tu esi tiešām pārliecināta, ka tas bija īstais un vienīgais, tad tomēr palikt pie tā īstā un vienīgā, un tālāk nevis mēģināt viņam izpatikt, nevis mēģināt stāvēt uz vietas un lai viņš varētu turpināt iemīlēties tevī katru dienu no jauna, tad mākslīgi radīt sevī šo to tādu ilūziju, viņa skatījumā ilūziju, ka tu joprojām esi tā pati vecā, labā, to, kuru viņš aprecēja, ja? Bet saprast to, ka tad, ja tas ir tavs īstais cilvēks, tev nav viņam jāizpatīk. Tad, kad tu saproti šo lietu, tad tev atraisās rokas, un tad tu saproti to, ka lai vai ko tu darītu, vai tu būsi mājās, vai tu realizēsies, vai tu tomēr darīsi kaut ko vairāk lietas labā, lai sāktu vairāk pelnīt. Šis te otrais cilvēks, ja tas ir tavs īstais cilvēks, viņš nekur neliksies. Un šajā brīdī, tad, kad tu palaid šo te kontroli un tu saproti to, ka ne visu tu vari ietekmēt, un tu nevari ietekmēt viņa domas, tu nevari ietekmēt viņa mērķus, tu nevari viņu kaut kā mākslīgi motivēt, tu vari tikai un vienīgi motivēt sevi, tu vari mēģināt saprast sevi, tu vari mēģināt iet uz saviem mērķiem, tu vari mēģināt piepildīt savus sapņus, ja? Un nevis ar citu cilvēku kaut kādām manipulācijām, kur citi cilvēki visu izdarīs, lai tu būtu laimīga, bet tu iesi un darīsi to, kas ir tavās interesēs, lai tu būtu laimīga. Un ja, piemēram, tas otrs cilvēks kaut kādā brīdī tev liek saprast, ka viņš tevi tādu nespēja pieņemt, tad gan viņš būs ar mieru apsēsties, parunāties, izrunāties, jo tajā brīdī, tad, kad jau lieta būs nogājusi tik tālu, ka tu būsi kļūst tik ļoti šausmīgi neērta, ka viņš teiks, davai tad šķiramies, tad tu būsi izdarījusi visu, ko tu varēji, tu nevis viņu spiedi kaut ko darīt, bet vienkārši gāji uz saviem mērķiem. Un ja šis te cilvēks nevar tevi pieņemt laimīgu, tad priekš kam tev sev blakus cilvēku, kurš vēlās, lai tu vienkārši kā gaļas gabals esi viņam blakus. Padomā par šo. Un tad nākamā lieta, kas tev ir jāsaprot, kad tik ilgi, kamēr tu centies izpatikt tam otram cilvēkam, ja tu viņam no visa spēka centies izpatikt, un tev katra diena ir piepildīta ar to, lai tikai viņam izpatiktu, tad tev nekad dzīvē tad arī neradīsies enerģija, vieta, laiks tam, lai realizētos, lai kaut kā darītu kaut ko tādu, kas tev patīk, jo tas aizņem nenormāli daudz laika, tas prasa tik daudz resursa, lai censtos kādam izpatikt. Nevar vienlaicīgi gan taisīt durvis vaļā, gan taisīt durvis ciet. Tu vai nu šīs te durvis ver vaļā, vai nu tu šīs te durvis ver ciet. Un tajā brīdī, tad, kad tu mēģini gan viņam izpatikt, gan arī būt būt laimīga, būt vienkārši tāda, kāda tu esi, vienkārši tāpēc, ka tev arī ir tiesības būt tādai, kāda tu esi, ja? Un pat, ja tas veicina kaut kādus strīdus, konfliktus, ja tas kaut kādā veidā pat tādam noslēgtam cilvēkam, kurš vispār viņam nepatīk runāt, viņu nevar nekādīgi motivēt uz sarunu, uz dialogu, tad, ja pat tādam cilvēkam gribās tādos brīžos, ka tu pastāvi par sevi, par savu laimi, ja viņam tajā brīdī gribās konfliktēt ar tevi, tad, rekur, tu arī esi viņu motivējusi uz šo te sarunu, ja? Un tajā brīdī, tad, kad ir šis te konflikts, vai bļaustīšanās, vai kašķēšanās, no tā nav jābaidās, jo strīdos dzimst patiesība. Un tad tu saproti to, ka mēs visu varam izrunāt. Un ja tu ar šo cilvēku pat nevar izrunāties, tad kas jums vispār var būt kopīgs? Kā jūs vispār varat kopā iedomāties vecumdienas? Un tad, kad tu būsi veca, vai tad, kad tev būs jāmaina viņam pamperi, tāpēc, ka tu labi zini, ka viņš sevi dzen, viņš bojā sev veselību, viņš dzīvo galīgi neforšu dzīvesveidu,
un tu viņu visu laiku tā kā mamma kaut kāda mēģini ar kaut kādiem draudiem, ar kaut kādiem sodiem, ar kaut kādu nerunāšanu, tu mēģini viņam likt justies vainīgam, un tad caur šo te vainas apziņu tad kaut kad jūs izlīkstat, un tad jūs kaut kā velkat to dzīvi tālāk, ja? Bet tad, ja tu vienkārši nevis par spīti, nevis kaut ko mēģinot pierādīt, nevis mēģinot iebiedēt, bet vienkārši pārslēdzies uz sevi, uz savām interesēm, uz saviem mērķiem, un nevis centies no viņa izspiest, lai viņš ir tas, kurš tevi tā kā paņem aiz rociņas un aizved, vai lai viņš ieinteresējās, ja? Tu sāc interesēties par astroloģiju vai par psiholoģiju, un tu uzreiz ej pie viņa, un tu stāsti viņam, un tev liekas, ka tagad kopā mēs varēsim uzbūvēt biznesu kaut kādu, ja? Tā ir vislielākā kļūda, ka tu gaidi no viņa, ka viņš kļūs par tevi. Un ka tad viņš ieraudzīs to, ko tu gribi, viņš sapratīs to, ko tu gribi, un viņš beigās aizies uz tavu mērķi tavā vietā. Tā nekad nenotiks. Viņš dara savas lietas, tas, kas viņam ir interesanti, vīrieši vispār ir tā, savādāk uzbūvēti. Viņiem ir daudz vieglāk iet uz šiem te mērķiem, tieši tāpēc arī viņi ir tie, kas nes to mamatu mājās, tāpēc, ka viņi vienkārši vēsu prātu iet uz savu mērķi, viņi sasniedz savu mērķi, viņi iet uz nākamo mērķi. Viņi tā kā tanki tādi, viņi vienkārši iet uz saviem mērķiem. Sievietes ir savādāk uzbūvētas, viņām tas ir vairāk emocionāli, viņām vajag, lai viņas atbalsta, lai viņas saprot, lai viņas paslavē, lai viņas samīļo, lai ļauj viņām paraudāt, lai neļauj viņām raudāt, lai nolasa domas, lai saprot to, kāpēc tu esi apvainojusies, ja? Bet tajā brīdī, tad, kad tu sāc jau par daudz kačāt šo te vīrišķo enerģiju sevī, un tu kļūsti par kaut kādu biznesa haizivi, tad, protams, ka tam cilvēkam, kurš tevi apprecēja, ka tu vēl tāda nebija, nebūs vietas tavā dzīvē. Tāpēc tev ir jāsaprot kārtīgi, cik kardināli tu vēlies mainīt savu dzīvi un uz kādiem vispār rezultātiem tu esi gatava, un vai tu esi gatava vispār skatīties tālāk nākotnē uz savu dzīvi bez šī te partnera tik tiešām, tad, kad tu visu būsi sagrāvusi un tad uz šiem te gruvešiem tā kā uzcēlusi kaut kādu impēriju. Visticamāk tā nenotiks, visticamāk tu salūzīsi un visticamāk tev sāksies kompleksi un visticamāk otru partneri, tādu, kas tik tiešām varētu būt piemērots tev, kaut kādā brieduma vecumā tu jau vairs neatradīsi, bet ja tu atradīsi, tad tev būs jāsamierinās ar kaut kādām tādām lietām, kuras tu vienkārši sevi pierunāsi samierināties. Ja, vai viņš būs kaut kāds ļoti vēss, bet tev ir ļoti svarīgi, lai viņš tevi samīļo, lai viņš tevi sabučo, lai viņš tur, lai jūs iemiegat, ka viņš tevi samīļojas ir, ja. Un tev nāksies samierināties, ka viņš tāds nav, piemēram, ja. Vai arī tieši otrādāk, tu pati esi vēsa, un tev nāksies samierināties ar to, ka viņam ļoti svarīgas tās lietas ir, un tev vajadzēs pietēlot kaut kādu vaigo mīļo, kaut kādu mātišķumu sevī kačāt, ja, mākslīgi, un tu tik ļoti daudz esi strādājusi pie tā, un sapratusi, ka panākumi tev nāk tikai caur šo te vīrišķo enerģiju, un beigās sanāk tā, ka, tomēr man nākās arī priekš viņa pietēlot, ja. Tad vislabākā izeja ir nevis tēlot, nevis gaidīt no viņa, nevis mēģināt izspiest no viņa, bet būt tādai, kāda tu esi, tāpēc, ka vienkārši tev tas ir interesanti, tāpēc, ka tu gribi pamēģināt, nevis tāpēc, ka ir kaut kāda garantija, ka tev izdosies, nevis tāpēc, ka tu gribi pēc iespējas ātrāk tikt uz šo te rezultātu, bet tāpēc, ka tu saproti, ka tas ir tavs uzdevums, tu nevari dzīvot mierā, kamēr tu neesi to pamēģinājusi. Tev tik ļoti gribās to pamēģināt, kad tev ir jau pilnīgi vienalga, tu jau sāc apsvērt domu, ka varētu mainīt partneri, ja? Bet varbūt, ka tev ir jāsāk ar to, ka tu pamēģini pielāgot savu šo te jauno dzīves modeli ar to pašu partneri. Jo visticamāk, ja tas ir tavs īstais cilvēks, viņš tevi pieņems arī šajā te biznesā, šajā te kaut kādā realizācijas formā, kur tu tik ļoti gribētu izpausties, bet tev šķiet, ka viņš tevi nepieņems. Un tad tev ir tāds, labi,
Tagad es vēl varu dzīvot vienkārši sapņojot un neejot uz šo te mērķi, bet toties viņš mani pieņem. Un tad tu sāc piestrādāt pie vizuālā, tu sāc vairāk sevi kopt, tu sāc labāk izskatīties, tu sāc uz viņu skatīties un tev liekas bāc, tāda skaistula blakus tādam plukatai, nu nē. Tad, kad jūs sagājāt kopā, viņš bija visticamāk tāds pats, ja vien tu viņam nepalīdzēji kļūt vēl kaut kādam nevīžīgākam, tāpēc, ka tu kļuvi par viņa mammu, kas viņam sagatavo zeķītes, sagatavo krekliņus, visu sagatavo viņam, un tajā brīdī, tad, kad tev noriebās, un tu pateici, nē, es to vairāk nedarīšu, vai vienkārši pārstāji to darīt, un tad viņš kļuva par plukatu, un tu tāda bļāvēts, padomā, pāanalizē, cik daudz tu vispār piestrādāji pie tā, lai viņš būtu tāds, kāds viņš šobrīd ir, un varbūt, kad tu tik tiešām to savu milzīgo potenciālu, kas tevī ir, tagad visu izliec uz viņu, tā vietā, lai tu tagad ietu un darītu to, kas tev ir jādara. Tu vienkārši vari iet un darīt to, kas tev tik tiešām nesīs augļus, nevis kaut kādu tādu neforšo dzīvi, kur tu tagad vienkārši viņu padari aizvien mazāku un mazāku un mazāku, gan savās acīs, gan arī vispār objektīvi paskatoties, aizvien tādu nievājošāku. Un man īstenībā ļoti daudzas paziņas, pat nevis vienkārši klientes, ja, bet ļoti daudz paziņas ir tādas meitenes, kuras sajiet kopā ar čaļiem, kaut kad jaunā vecumā, tad pēc tam ar gadiem vienkārši vai nu jau ir bērniņi, jau tie bērniņi ir paaugušies, un tad negribās jau vairs samierināties ar tiem ienākumiem, kas bija, negribās varbūt pat no dekrēta atgriezties vecajā darba vietā, un tev ir izdevies, pat neskatoties to, ka viņš tevi neatbalstīja, vai arī, ja viņš tevi atbalstīja, tad vēl jo trakāk, ja, tas rezultāts izskatās, kad sanāk tā. Sākumā tev viņš derēja, sākumā viņš bija riktīgi foršs, un jūs kopā radījāt bērniņus, jums kādu laiku bija šī ģimene, kurā tu pati izvēlējies un piekriti būt nelaimīga. Un pēc tam ar laiku, tad, kad tu sāki no viņa prasīt, lai viņš dara kaut ko, lai tu būtu laimīgāka, viņš gāja tālāk pa veco taciņu un nekas nemainījās. Tā kā viņš priekš tevis uz šiem te mērķiem negāja. Tu sāc uz viņu dusmoties, un tās dusmas tev deva motivāciju darīt kaut ko pašai. Tā kā iet uz šo te mērķi tomēr pašai. Un ar sakostiem zobiem, ar dusmām uz viņu, tu aizgāji, tu jau varbūt esi pat sasniegusi, ja ne, tad tu jau esi tuvu šim te mērķim, un pēc tam, tad, kad tu jau esi tuvu šim te mērķim vai jau sasniegusi šo te mērķi, tu uz viņu skaties jau ar tādu riebumu, tev viņš riebjās, un tu saproti to, ka viņš nevarēja to priekš tevis izdarīt. Tev nācās to izdarīt pašai, un tagad, kad tu to esi izdarījusi pati, tu jau vairs neredzi viņu blakus savā šajā te dzīvē ar šo te sasniegto mērķi, un tev gribās no viņa tikt vaļā, un tad tu kļūsti par īstu, par tādu, kāda tad tu gribēji būt, tad tagad tu tāda esi kļuvusi, un tagad viņam tavā dzīvē vairs nav vietas. Ideālajā variantā būtu kā? Ideālajā variantā būtu tā, ka tu liec mierā cilvēku, tu paskaties, kāpēc vispār jūs sagājāt kopā, kāpēc jūs viens otru iemīlējāt. Tu vienkārši pat nevis kaut ko sapņo, bet vienkārši paskaties uz faktiem. Kāpēc jūs vispār esat kopā, ja? Pēc tam tu izanalizē, ko jūs kopā abi divi jau esat uzbūvējuši ne materiālā ziņā, bet ja tā ir ģimene, ja tie ir bērniņi, ja tas ir kaut kāds biznes kopīgs, ja tas ir iekopta māja dārziņš, ja vienalga, jebkas, ko jūs abi divi kopā esat uzbūvējuši, neskaitot ciparus, bet vienkārši kam jūs esat izgājuši kopā cauri un kas jums kopā ir izdevies, ja? Un tad, pēc tam saprotot to, ka jā, mēs to varējām, tad tagad tu vienkārši liekot viņu mierā, ej un saproti to, ka ja tu tagad iesi un darīsi kaut ko, kas prasīs no viņa sapratni, kas prasīs no viņa iecietību, kas prasīs no viņa, lai viņš kaut ko izdara tavā vietā vai lai viņš iemācās darīt kaut ko pats, ja? Tas tiek prasīts no viņa zemtekstā tajā brīdī, tad, kad tu sāc darīt lietas, kas ir tava realizācija, kas tevi interesē un ko tu ļoti, ļoti sapņo darīt.
Un tad, kad tu to beidzot sāc darīt, tad tu nedusmojies uz viņu. Tev nav riebums pret viņu, tev nav aizskaitināmība pret viņu. Tu vienkārši to dari, tāpēc, ka tas ir tavs uzdevums, tu ej un to dari. Un, lai tu varētu darīt šo te uzdevumu, tad tev vienkārši tu nevari paspēt 24 stundās tagad izdarīt to, ko tu varētu paspēt izdarīt tur 30 stundās. Ja? Tāpēc tev ir jāatsakās no kaut kādiem vecajiem pienākumiem. Tajā brīdī, tad, kad tu saproti, ka šos te pienākumus nevarēs izpildīt tu, tad arī, redz, no viņa ir sagaidāma iecietība, pacietība, sapratne. Ja viņš tev to nedod, tad vienkārši tu nevis tajā brīdī aizskaitinies un to uztver kā uzbraucienu, vai ka viņš tevi kritizē, vai ka viņš no tevis to pieprasa, bet vai nu jūs sēžaties un izrunājat, un tu viņam paskaidro to visu, vai nu tad vienkārši tu ignorē šos te kaut kādu, visticamāk tas ir tikai tavā galvā, ja? Viņam, protams, kad nav tagad pierasti, ja? Tajā brīdī, tad, kad tu kaut ko vairs nedari, viņam tas nav pierasti. Viņš varbūt kādu laiku klusēs, bet pēc tam viņš sāks kaut kādā veidā likt tev manīt, ka viņš ir nesaprašanā. Tas ir arī viss. Un tavs uzdevums, tas ir tavs tiešais uzdevums, viņam paskaidrot, ka jā, agrāk es to darīju, šobrīd es to vairs nevaru, tāpēc, ka man tam nav laika, ja? Vai nav enerģijas, vai nav gribēšanas, vai es vienkārši fiziski to nevaru izdarīt tagad, tāpēc, ka es daru to un to un to, un tas man šobrīd ir svarīgi. Vai tu mani tādu šobrīd vari pieņemt? Jo, ja nē, tad mums ir jārunā tālāk, bet nepiedāvā viņam kaut kādus risinājumus, kur tu jau sasteidz notikumus un kur tu jau domās, jau esi no viņa izšķīrusies, izmetusi viņu no dzīves ārā, tāpēc, ka tu uzskati viņu par tādu niecību un tu šobrīd vēl izvēlies dzīvot vai ne ar to niecību, bet tad, kad viņš jau būs visu izlēmis un izdarījis tā kā man nevajadzēja, tad es pielikšu punktu tam visam, ja? Kur tu joprojām paliec tā lēmēju lomā, tās kontrolētājas lomā, tā cilvēka lomā, kurš tad visu noteiks, ja? Un tev ego nav cietis, ja, tajā brīdī. Tad vienkārši, tad, kad tu zemtekstā viņam lūdz šo te sapratni, šo te palīdzību, šo te iecietību, šo te pacietību pret tevi, tajā brīdī šis te cilvēks apliecina to, ka viņš tevi mīl un pieņem tādu, kāda tu esi. Un tas ir nenormāli patīkami tādā brīdī, tad, kad tu šaubies, un tu nevari nekādīgi kaut kā testu viņam iedot aizpildīt, kur viņš apliecinās, ka viņš tevi mīl. Tad tajos brīžos, tad, kad tu ej uz saviem mērķiem, tu piepildi savus sapņus, un tu nebaidies viņam neizpatikt, tu vienkārši nebaidies viņam neizpatikt, tu neizdomā viņa vietā, vai viņam tas patiks vai nē, bet tu vienkārši ej un dari to, kas ir tavās interesēs. Tajā brīdī tad izpaužās šī mīlestība, kura nav pēc 3 gadiem kaut kur izgaisusi, kura izrādās, ka joprojām pastāv, izrādās, ka šis cilvēks tiešām mani joprojām mīl. Un man nav viņš jāizmet no savas dzīves, un izrādās, ka šis cilvēks mani spēja pieņemt arī tad, ja es piepildu savus sapņus. Un izrādās, ka man nav jāprasa no viņa, lai viņš ir tas, kurš piepilda manus sapņus. Izrādās, ka es pati spēju to izdarīt vienkārši iepriekš manas kaut kādas pārliecības, kur es domāju, ka man ir jābūt viņam ērtai, izdevīgai, ka man viņš ir jāapkalpo. Izrādās, ka tas nemaz nav vajadzīgs, un izrādās, ka viņš ir riktīgi foršs cilvēks, un nevelti mēs esam kopā uzbūvējuši ģimeni.